Sveiki! Mani sauc Liena. Šodien lauzīšu mītu, ka fitness ir domāts tikai jauniešiem, nevis gados veciem cilvēkiem. Pēc 50 gadu vecuma mēs zaudējam 1–2% muskuļu masas gadā. Pārsvarā to aizsēja nevēlamie tauki. Tas tādēļ, ka mūsu vielmaiņa kļūst lēna un muskuļi kļūst neelastīgi. Kosīgs dzīvesveids uzlabo prāta spējas, garastāvokli un atmiņu. Spēka treniņi samazina sirds asinsvadu slimību saslimšanas risku, osteoporozes veidošanos, kā arī insulta veidošanos risku. Regulāri katru nedēļu ir vajadzīgs gan aerobās, gan spēka slodzes. Vismaz 150 minūtes nedēļā nodarbojieties ar vidējas intensitātes aerobās slodzes. Tas ir riteņbraukšana vai nūjošana, un vismaz 2 reizes nedēļā nodarbojieties ar spēka treniņiem visām lielākajām muskuļu grupām. Tas ir kājas, mugura, vēders, krūtis, pleci un rokas. Vai arī 75 minūtes augstas intensitātes aerobās slodzes, kā piemēram skriešana vai tenis, un 2 reizes nedēļā spēka treniņš visām lielākajām muskuļu grupām. Tu esi tik jauns, cik jauns tu jūties dvēselē. Tu esi tik jauns, cik jauns tu esi dvēselē. Tātad šis mīts ir labs. Nodarbojieties ar fitnesu katru dienu.